Tad, kad zosis ir cepusies 220 grādos 30 minūtes, es tai uzliešu pašas tiestu ābolu suliņu. Daudz to nevajag. Pārsekšu to ar foliju, lai neapdeg ādiņu. Tauki arī ir iztecējuši diezgan daudz. Tas jādara ļoti uzmanīgi. To sulu tikai tā no virspusītes, lai viņi drusku iesūcās ādā. Un tagad to apsedzu. Un tagad 180 grādi un cepšu pusotru stundu. Pīle cepās un tagad taisu piedevu pīlei portvīnā sautētos kāpostus. Šis ir sarkanais kāposts. Tas ļoti labi iederās pie pīles un kopā ar portvīnu tas būs tādā tumši sarkanā krāsā. Šeit man nepieciešami tie zosas tauciņi, par kuriem es jau stāstīju. Tos uzkarsēšu kādus 100 gramus. Tauciņos iebēršu 100 gramus cukuru, lai tas jau izkūst. Tad sagriežu kāpostu. Cik tas ir skaists. Es ņemu veselu kāpostu galvu. Tad jau var likt taukos pie cukura. Zosas tauki, tāpatās arī kā pīles tauki, ir viena no veselīgākiem taukiem. Tos izmanto ne tikai pārtikā, bet arī ārstniecības nolūkos. Citās pasaules valstīs pat pārdod veikalos zosas taukus, tā kā mums, piemēram, ir pieejami cūku tauki, tā tur ir pieejami zosas tauki. Un tie ir ļoti pieprasīti. Tā ir savas augstās uzturvērtības. Pie kāposta vēl lieku ābolu, arī bumbieri. Tās melnās plūmes, ko es speciāli atstāju priekš kāpostiem. Un sīpolu. Izmantoju zilo sīpolu dēļ krāsas. Tas lieliski sadarās ar sarkano kāpostu. Piebēršu tās manas superīgās garšvielas, ar kurām es ierīvēju to zosi, un kuras es liku arī zosas pildījumā. Tas galvenās sastāvdaļas ir apelsīna un citrona miziņa, muskatrieksts, dažādi veidi pipari, tā skaitā arī rozā pipari, timiāns un rozmarīns. Un, protams, arī sāls. Jā, un kanēls. Un tagad šim visam uzliešu vēl portvīnu. Droši vien kādus 100 gramus uz šo te daudzumu vajadzētu. Portvīns pastiprina šo garšu, dod neatkārtojumu aromātu, lieku vāku virsū un sautēju. Jāsautē aptuveni stundu, kamēr tie ir mīksti. Un tas jādara noteikti uz lēnas uguns. Tad, kad zosas ir cepusies 2 stundas, ņemšu nost foliju. Tā ir nedaudz vēl jāiedursta ar nazīti un uzliešu gan portvīnu, gan ābolu suliņu. Oho! Tagad izņemšu zosas no krāsnes ārā un iegriezīšu pie kājiņām un pie spārniem, jo tās vietas zosī izcep visilgāk. Tagad es viņu padurstīšu. No šīm vietām arī iztek vēl tauki. Jūs varat redzēt, ka zosas vēl nav gatava, jo tā ir vēl jācep stundu. Un arī pie spārniem. Uzliešu portvīnu. Tajās vietiņās, kur tās kājas atgrieztas. Un tagad vēl stundu zosas pavadīs krāsnī. 180 grādos. Paskatīšos, ko dara kāposti. Ļoti labi. Tie ir jau gandrīz gatavi. Vēl kāds 20 minūtes. Un kopā tad kāposts būs sautējies 1 stundu. Un pašās beigās, kad kāposti jau ir kārtīgi izsutinājušies un tie jau ir mīksti, pieliešu vēl nedaudz portvīnu. Sāli un garšvielas kāpostiem vajag diezgan daudz. Nu, un vēl drusciņu pielikšu zosas tauciņus.
Tagad vēl kāds 10 minūtītes pasautēšu, un tad tie ir gatavi.